Rūpēs par veselību rubriku piedāvā medicīnas sabiedrība Ars. Mūsdienu tehnoloģijas ir tik tālu attīstījušās, ka nereti lielāko dienas daļu pavadām pie datora, braucot mašīnā. Vienvārds sakot, sēžot, tomēr nereti tieši ilgstoša atrašanās sēdes pozā nav nemaz tik veselīga. Cilvēkam pastāv risks iegūt hemoroīdu slimību. Problēma mūsdienās kļūst arvien aktuālāka, jo pēc pētījumiem apmēram 50% iedzīvotāji pēc 50 gadiem ir problēmas ar palielinātiem hemoroīdiem. Šī tēma, protams, ir tik delikāta, ka to neviens nevēlas apspriest ģimenes lokā vai draugu lokā. Ārsti iesaka būt vērīgiem tieši tiem cilvēkiem, kuru vecums ir virs 45 gadiem, protams, neizslēdzot saslimšanas risku arī jaunākiem ļaudīm. Šobrīd ar šo problēmu sirgst visi tie, kas sauc, es strādāju pie datora. Ja, protams, arī tālbraucēji un visi tie, kam ir paaugstināts spiediens mazajā iegurnī. Ilgi sēžot, ilgi stāvot, ilgi strādājot smagu darbu, iegurnis pārpildās ar asinīm, un ja vēnes ir nedaudz vājāks, viņš sāk paplašināties. Hemoroīds būtībā ir vēnu pinumi, kas ir anālajā atverē, un hemoroīdi nodrošina hermētismu un kalpo kā polsteris. Ja? Veicinošie faktori var izraisīt šo hemoroīdu vēnu saslimšanu. Līdz ar to šīs vēnes palielinās un pacientam, slimniekam parādās sūdzības. Hemoroīdu rašanos veicina iedzimstība, mazkustīgs dzīvesveids, nesabalansēts uzturs un arī grūtniecība. Hemoroīdiem ir 4 pakāpes. Pirmā pakāpe, hemoroīdi nedaudz paplašināt, iekšējais hemoroīds ir iekšā kanālā. Otrā pakāpē hemoroīds jau sāk nedaudz ievirzīties kanālā, pie trešās pakāpes viņš jau gandrīz ir ārpusē. 4. pakāpē hemoroīdi aizņem visu šo zonu un ir ļoti liels paplašināts vēns. Ja ir parādījušās sāpes, asiņošana vai nieze, nevajadzētu kautrēties un uzreiz doties pie ārsta. Īstenībā jebkurš diskomforts, kas ir anālā atverē, ir iemesls atnākt pie proktologa un noskaidrot to iemeslu. Turklāt, dodoties pie speciālista, pirmajā vizītē jums nav īpaši jāgatavojas. Lai apstiprinātu diagnozi, cilvēks atnāk pie ārsta, pie ķirurga, un izstāstot sūdzības, tālāk notiek izmeklēšana, taisnās zarnas izmeklēšana. Gan veicot digitālu rektālu izmeklēšanu ar pirkstu palīdzību, gan arī veicot proktoskopiju vai rektoskopiju. Tātad ar zondas palīdzību vizualizē ārējos un iekšējos hemoroidālos mezglos un arī taisnās zarnas gļotātu. Apskats nav sāpīga un notiek atsevišķā telpā tikai ar dakteri un pacientu, tā kā kautrēties nevajadzētu un cita izeja nav. Hemoroīdu ārstēšana sākuma stadijā ir daudz ātrāka un nesāpīgāka. Hemoroīdu ārstēšanu var veikt ar medikamentiem, var veikt ar operācijām. Ar medikamentiem var apturēt hemoroīdus tālāku attīstību, nedaudz to piebremzēt, bet panākt regresu ar medikamentiem nav iespējams. Lai būtu kaut kāds regress, lai hemoroīdu samazinātu, ir jāpielieto kādas mehāniskas metodas, respektīvi operācijas. Ielaistos gadījumos, tad 3. 4. pakāpē ir nepieciešama operatīva ārstēšana. Attiecīgi, 1. 2. pakāpes hemoroidālu saslimšanas gadījumā ir iespējams veikt mazinvazīvas procedūras, lāzera operācijas. Laikus nerisina hemoroīdu problēmu, viņi lēnām progresē. Hemoroīdu mezgli sāk ar vienību palielināties, līdz viņi sasniedz tādus izmērus, ka viņi sāk krist ārā no anālā kanāla, regulāri asiņo un traucē. Mūsdienu medicīnas iespējas ir attīstījušās tik tālu, ka nav jābaidās, ja arī problēma ir samilzusi. Latvijā profesionāli mediķi piedāvā vairākas iespējas, kurās palīdzēt cīnīties ar nevēlamo vēnu uztūkumu intīmajā zonā. Jau atklājām, ko nozīmē hemoroīdi un kāpēc tieši šobrīd, tā teikt, sēdošajā laikmetā cilvēki ar tiem iepazīstās arvien biežāk. Izrādās, ka Latvijas mediķi ar šo delikāto problēmu spēj cīnīties dažādos veidos. Ja cilvēks atnāk pie ārsta ar atbilstošām sūdzībām, pēc sūdzību noskaidrošanas tālāk notiek taisnās zarnas izmeklēšana, gan ar pirkstu palīdzību, gan veicot endoskopijas izmeklējumus. Rektoskopija, proktoskopija, tāpat arī iespējama arī transrektāla ultrasonogrāfija. 3D
ultrasonogrāfiju izmanto tieši anālā kanāla saslimšanu diagnostikai. Hemoroidi ir gan tie saucamie ārējie, gan iekšējie. Hemoroidi var asiņot, var neasiņot. Kādam tie hemoroidi ir un kad visu dzīvi neasiņo, kādam ir viens maziņš un asiņo. Nākošā svarīgā lieta, hemoroidi mēdz iekaist, un tad, kad viņi iekaist, tad ir svarīgi zināt, cik dziļi tas iekaisums ir aizgājis. Un bieži vien ir pirkstu vai kā savādāk izmeklējot, ārstam proktologam nevienmēr ir iespējams viegli un droši pateikt, cik dziļš šis iekaisums ir. Un ultrasonogrāfija tieši 3D USG palīdz novērtēt, cik dziļš ir iekaisums, cik plašs, vai nav kādas ejas, kādi patoloģiski dobumi, un līdz ar to tad ārstēšana varētu būt efektīva un tieši mērķēta tajā iekaisuma vietā. Ja izmeklējuma laikā apstiprinās, ka ir hemorīdi, ir jārēķinās, ka hemoradiālais mezgls pats par sevi nekur nepazudīs. Medikamenti var tikai samazināt iekaisuma izpausmes, tonizēt vēnes, taču agri vai vēl būs nepieciešama ķirurģiskā ārstēšana. Pirmām 2 pakāpēm var izmantot labi mazinvazīvās metodas, jo viņas ir efektīvas, jo samazinot artērijas plūsmu, hemoroīds paliek mazāk. Pie 3. pakāpes nepieciešams likvidēt šo mezglu, kas ieslīd kanālā, un ir tā nepieciešamība viņu piešūt uz augšu, veicot lidēšanu, vai arī viņu izgriezt ārā. Pie 4. pakāpes reāli arī var taisīt tikai kādas lielākas operācijas. Mēs ikdienā pielietojam vairākas mazinvazīvas metodes, kurām samērā nesāpīgi var likvidēt hemoroīdus agrīnākās stadijās. Visnesāpīgākā un mazinvazīgākā metode ir hemoroīdu artēriju lāzeru koagulācija. Šī metodes balstās uz to, ka tiek samazināta asins pieplūde hemoroidāliem mezgliem ar lāzeru koagulējot pievadošo artēriju. Operācija norit samērā ātri, pēcoperācijas periods nesāpīgs un pacients ātri vien var atgriezties darbā. Kā viena no vissaudzīgākajām operācijas metodēm ir THD operācija. THD operācija, šifrējot šo nosaukumu, transrektāla artēriju dearterizācija. Šīs metodas pamatā arī ir asins pieplūduma samazināšana, bet nevis ar lāzerstaru, bet gan izšujot pievadošo hemoroidālo artēriju. Šo metodu iespējams arī nedaudz lielākus hemoroidālos mezglus izšūt un pavilkt dziļāk, lai viņi mazāk traucē. Toties šī metode ir nedaudz sāpīgāka pēcoperācijas periodā. 3. vai 4. pakāpes hemorīdu ārstēšanai parasti tiek veikta operācija, izmantojot longo metodi. Longo operācija būtībā ir hemoroidektomija, tātad hemoroidālo vēnu izņemšana, pielietojot mehānisko griezēju šuvēju. Tas ir cirkulārais griezējs šuvējs, kas tiek ievadīts taisnajā zarnā, un tas nošuj iekšējos hemoroidālos mezglus, samazinot arteriālo pieplūdi un tādējādi panākot šīs slimības izārstēšanu. Pati operācija, protams, ir nesāpīga. Operācija notiek parasti spinālā anestēzijā. Tātad operācijas laikā cilvēks neko nejūt. Viņš var būt pie samaņas, bet viņš absolūti neko nejūt. Nekādas sāpes, nekāda diskomforta, neko. Pēcoperācijas periodā, tik tiešām sāpes var būt. Brūcējs dzīstot vienmēr ir sāpes. Taču šīs sāpes ar laiku un progresīvi mazinās, un rehabilitācijas periods kopumā ir aptuveni 2–3 nedēļas. Hemorīdi ir iemesls smagām veselības problēmām un lielam diskomfortam ikdienām. Ar šo slimību ir saskārušies vairāki tūkstoši cilvēku. Izārstēties var, tikai ir jāuzticas ārstam. Rūpēs par veselību rubriku piedāvā Medicīnas sabiedrība Ars.